Jā, gribu pateikt par to pozitīvo attieksmi Spānijā. Tieši valsts nozīmē un arī policijas ziņā pret tusētājiem un tusiņiem, vai ne? Tagad ir 5 jau no rīta un tiešām pozitīvi. Ja tu gribi nopirkt kaut kādu mazu alutiņu vai ne, vēl kaut ko varbūt vēl stiprāku vai kā, nav problēma, viss ir kārtībā. Tu aizies uz veikalu. Ja veikals strādā, ja viņš, teiksim, tu strādā visu nakti var nopirkt, ja viņš strādā līdz 3, tu vari alkoholu nopirkt. Nekāda aizlieguma, nekāda problēma. Nekāda problēma ar to, ka tu staigā smuki iedzer autiņu rokās, ja, nu tur paņem visu kārtībā, tad tur maza pudelīt kaut stiprāks, ja. Viss ir forši, vai ne? Redzēt, visi cilvēki ir priecīgi, viss ir forši, ja, nu. Tiešām, Spānija, tā ir tāda, tā kā man bohēmistam vienkārši laimes zeme, tiešām, jā, tur viss ir kārtībā, jā, nekāda aizlieguma, nekāda problēma, jā, viss ir baigi forši, un arī tiešām redzēt, veikali visi strādā, tagad ir 5, praktiski pus 5 mums no rīta, ja, un viss ir kārtībā, ja, un mūsu policija nevis tā kā Latvijā, ka tu ej, man jau automātiski, zin, kā vietējo brīnās, ko tu visu laiku korķīti turi, zin tā, teiksim, askrājumie autiņu vai ko tu dzeri, ja, es visu laiku korķīti rokā turu tā otrā, ja, tāpēc, ka, Latvijā taču, zin kā, mums ir tur uzreiz tā sodi baigi, un līdz ko tu aiztaisīs to korķīti ciet, it kā, alus pudeļi nav vaļā, ja, tad, it kā, tā kā, tu vari ar viņu strīdēties, ja ir sots vai nav, jo tas ir kaut kāds automāts, man vienkārši vēl no Latvijas, ikdēļ to reāli nesaprot. Te, kur ir policija, viņa tiešām mūs sargā, viņa reāli sargā. Lai nebūtu problēmas, lai nebūtu nekas. Ja tu nekaujies, ja tu netaisi kaut kādas problēmas šeit, ja, tad atpūties, kā tu gribi, ar ko tu gribi un ko tu dari, ja. Tad viss ir kārtībā, ja. Tā kā tiešām, jā, ja tu, cilvēki ir tā tiešām, jā, arī švakāki, ja, ārzemnieki, kas neiztur karstumu un arī paliek uz ielas, viņus, neviet uz atskrutu vai vēl kaut kur, jā, viņam tur, paprasīja, viņš vēl saprotami pasaka, kur ir adrese vai kā viņi aizved uz mājām, jā. Tā kā ņemiet vērā, jā, mūsu policija, jā, mācieties, teiksim, jā, un arī valdība, kādi jēgties sodi, jā, šeit jau likums arī ir, jā, arī ir likums, šeit ir no 9 var alkoholu pārdot rītā līdz 10 vakarā, bet tas viss notiek visu dienakti, to neviens neievēro, tad tas likums pļauj virsū, un tāpēc, ka, valstī arī vajag naudu un visu, un cilvēki brauc šeit atpūsties, jā. Tagad tiešām vēlreiz, Spānija rulē, tas ir labākais priekš bohēmistiem un māksliniekiem un cilvēkiem, kam patīk brīvība un jo šeit neierobežo likums nevienu, ja. Šeit vienkārši it kā viņš ir, vai tas ir kaut kur starp citu mākoņos kaut kas rakstīts, jā.